Kailu bija ļoti sajūsmināts, kad Mārtiņa jaunkundze teica, ka viņi var radīt vairāk ēnu, kas bija iekšā. Mēs varam izlikties, ka šis lukturītis ir mūsu dēls, kurš vēlas radīt ēnas. Lieliski! Paskaties! Kas notiek, kad uznāk mākonis? Kailu! Mākonis bloķē saules gaismu, tāpēc nav ēnas. Tieši tā, Kailu, tu daudz zini par ēnām, tev jābūt zinātniekam. Zinātnieki ir cilvēki, kas pēta un uzzina par apkārtējo pasauli. Kailu ļoti lepojās ar to, ka ir zinātnieks. Vai vēlies spēlēt dinozauru ēnas, kad pusdienu laikā iesim ārā? Jā. Bet pusdienu laikā Kailu ir liels pārsteigums. Kur pazuda mūsu ēnas, Kailu? Kailu domāja, ka zina visu par ēnām, bet viņi nezināja atbildi uz šo jautājumu. Pacelšu tevi uz slidkalniņa. Viņam bija ēna, bet tā bija tikai niecīga. Kailu bija ļoti vīlies. Kailu, kas par lietu? Kailu mīl būt zinātnieks. Viņš negribēja atzīt, ka nezina, kāpēc viņa ēna ir pazudusi. Bet viņš arī ļoti gribēja zināt, kāpēc tas ir pazudis. Miss Martin, kāpēc mana ēna ir pazudusi? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, Kailu, parunāsim par to iekšā. Kailu ir jautājums, vai tu, lūdzu, varētu to atkārtot visiem? Nekautrējieties, zinātnieki visu laiku uzdod šādus jautājumus. Viņi dara. Ak jā, pat zinātnieki var uzzināt vairāk par lietām, un veids, kā uzzināt vairāk, ir būt zinātkāram un uzdot jautājumus. Kāpēc man nebija ēnas, kad pusdienu laikā gāju ārā? Būsim visi zinātnieki un mēģināsim atrisināt šo problēmu. Pirmkārt, ko mēs zinām par ēnām? Ēnas rodas, kad kaut kas atrodas gaismas priekšā. Tieši tā, un kad mēs esam ārā, tā spožā gaisma ir saule. Tieši tā. Tagad saule vienmēr ir vienā un tajā pašā vietā debesīs. Kad es agri ceļos, es redzu sauli lecam. Tā uzlec aiz mājas otrpus ielai un tad atkal noriet. Tagad mēs domājam kā zinātnieki, tāpēc sauli var redzēt dažādās debesu vietās. Kad kustas saule, kustas arī ēnas. Jā, kur bija saule, kad pusdienu laikā mēs izgājām ārā. Kailu ļoti cītīgi domāja un pēkšņi atcerējās. Es atceros, ka tas bija tieši virs manas galvas. Tagad radīsim tādu pašu situāciju mūsu laboratorijā. Laboratorija.